Jo atceries, kā mēs vienā dienā runājām par to, ka es tev teicu, ka, nu, ka cilvēki piedzimst, ka viņi īstenībā lielākā daļa vispār nedzīvo savu horoskopu. Jā. Nu, iedomājies, nu, viņi sanāk beigās tā, viņš nodzīvo visu dzīvi, viņš nemaz nav dzīvojis savu dzīvi. Un tāpēc jau, protams, cilvēki taustās un meklē, tāpēc ir šie daudzie ieraksti visādi par to, ka, o, tu nedzīvo savu dzīvi. Mācies pateikt, nē, vēl kaut ko, bet no kurienes, lai tu to bēdīgais iemācies, ja tev vispār īstenībā nav nekāda apakšā beņķītim divas kājas, un tur viņas visu laiku nāsā vēl piedevām līdzā, nevis tu ar ziņām mēģini tur balansēt. Piemēram, Nu, ja tev būs daudz naudas, tad tu iesi bojā, tev izzudīs, tev aplopīs, tevi nogalinās un tā tālāk. Ja tev nav pozitīvais, ja tev būs daudz naudas, tad tu spēsi sev pasargāt, tad tu spēsi izglābties. Tad tas, ko zemapziņa dara, ka mūs atturēs no jebkādas iespējas to naudu nopelnīt tādā līmenī, lai mēs spētu kļūt turīgi bagāti. Nesauksim to par iztiks minimumu, sauksim to par tādu, nu, kopēju pienākošos no Dieva paketi. Tātad tā paketi ir sekojoša, kā jumts virs galvas, normāls darbs, tātad, un tajā darbā tā iztika tāda, kur tev nodrošina šo normālo labo jumtu virs galvas, normāli iepirkumu veikalā, pat automašīna un ceļojums 2 reizes gadā, tātad vasarā un ziemā, tas ir nodrošināts pilnīgi katram cilvēkam. Pilnīgi katram cilvēkam. Jautājums, protams, ir par to atkal par šiem uzslāņojumiem, kā tas tiek izmantots. Viss kārtībā, saka. Sveika, Linda. Labdien, Dāc. Nu, mēs jau gan mēs brīži tikāmies un norunājām, ko mēs darīsim, bet jebkurā gadījumā. Sveiks arī mīļās dāmas, vai arī varbūt kāds kungs mūs skatās. Es piedāvāju, mēs stādamies priekšā, ja nu mūs kāds vēl nepazīst. Tad mans vārds ir Dācis Pārējs, esmu personības izaugsmes trenere, enerģijas zinātnes coach, mediātore, daru interesantas lietas, palīdz cilvēkiem dziedināt viņu ļoti senās traumas ar dažādām metodēm un sasniegt to gaišo nākotni, kuru viņi vēlas sasniegt. Un tie, kas man pastrādājuši, tie saprot, kā tas tiek darīts, jo ir lietas, ko ir grūti izskaidrot, kā tas notiek, ir vairāk tā kā jāpamēģina, bet nu noteikti šajās te sarunu laikās kaut ko jūs uzzināsiet arī, kas radīs tādu priekšstatu par to, ko daru es. Linda, ar tevi krietni vienkāršāk. Jā, man ir ļoti vienkārši. Es vienkārši esmu tavs fans un vienkārši es esmu astrologs, jo man pats Dievs tevi atsūtīja, lai tajā, ko daru es, būtu vēl vieglāk darīt to, ko daru es. Nu, tā kā mēs esam tāda izveidojusies komanda, varam nosaukt to visādos gudros vārdos, ja gribam, bet tāda vienkārši tā ir vienkārši sadarbība. Divas latviešu sievietes ir satikušās, nu, plus mīnus 2 gadus atpakaļ, bet tāda sadarbošanās mums sākās būtībā šajā ziemā, vai ne, tā kā šajā pavasarī vairāk. Jā. Un pateicoties tam, ka arī mana dvēsele nogurst, arī viņai dažreiz ir vajadzīga, kā to sauc, pēkšņi izkrīt vārds no galvas. Vispār man pēdējā laikā bieži vārdi krīt no galvas ārā, klausies, vai nu pat daudz ir informācijas galvā, vai kas tur ir, bet supervīziju man nav. Mums astrologiem ir tā, ka mums nav šīs supervīzijas īstenībā iespējams, tā kā tas ir psihoterapijā, un tāpēc es bieži vien, protams, griežos pie savām draudzenēm, terapeitēm, bet nu, te man vispār tā kā atnāca zelta grauds reāli atnāca, kuras var strādāt un vai savas tā brīža mazās traumītas atstrādāt pie tevīm. Tas tā, nu, varbūt gluži nepareizs vārds, nav gluži pareizs atstrādāt, bet sadziedēt un tas, ka es redzu, kā uz mani tas strādā, rezonē un nostrādā, nu man vienkārši ir tā sajūsmas gūzma jāizsaka tev, ka gribās arī citiem cilvēkiem dalīties, lai viņi arī uzzina, ka tā ir. Un galvenais, kas šodien ir, kāpēc mēs arī šodien te tādā diezgan ekspromptum režīmā to visu palaižam, šodien ir ļoti laba diena, šodien debesīs satiekās Saula un Jupiters, un esat visi dzirdējuši, ka Jupiters tā tad ir Dievu dievs, nu par Saulu skaidrs, par Saulu visi būs dzirdējuši. Nu tā, un tāpēc man liekas, ir tāda ļoti laba diena, lai mēs vispār pastāstītu par sevīm un tāds tā ātri nobēra, kas viņi ir, bet tagad lūdzu tā pa cilvēkiem saprotamā valodā, pa frāzītēm, pa gabaliņiem, pa to, ko tu dari, jo par astroloģiju viss ir skaidrs, ko dara astrologs. Astrologs vienkārši diagnosticē, bet tu savukārt ar tās diagnozes pēc tam pa gabaliņām vienkārši var apstrādāt. Jā. Laikam pat jāpastāst tas, kādi cilvēki pie manis nāk. Nu, viens ir klasiskie tie, kuriem ir kaut kādi izaicinājumi dzīvē,
Un līdzīgi kā sportā ir vajadzīga trenere, kas tā kā no malas paskatās un pabīdo un iedod padomu un vienkārši skatās, kā tiem cilvēkiem iet un saka, tu tad bija, tev vajag savādāk. Tur tā kustība tev neizdodas, ja? Nu, arī šīs te klasiskais coachings ir tas, ko es esmu mācījies, ko es varu darīt. To es daru maz. Es vairāk daru to, ka es palīdzu cilvēkiem risināt konfliktus. Un šie konflikti var būt iekšējā konflikta vai kādu citu cilvēku. Es esmu arī mediātors pēc izglītības, nu, Vācijā iegūta mediātora izglītība arī Vācijā certificēta, jo noslēpums ir tāds, ka es pirms nedēļas tikai atbraucu dzīvot uz Latviju. Ļoti svaigs iedzīvotājs pēc 12 gadu pauzītes. Un šo konfliktu risināšanu var būt tā, ka vairāk cilvēku satiekās un tad vai nu klasiskā meditācijas metodēm vai ar šīs te jaunās psiholoģijas, enerģijas psiholoģijas metodēm mēs šos konfliktus risinām, vai arī, jā, tas otrs cilvēks, ar kuriem konflikts nav spējīgs atnākt vai nevēlas atnākt, nu, tad nav spējīgs atnākt, nu, piemēram, atrodas citā valstī, mēs viņus pat nepazīstam, ar kuru mums ir konflikts, viņš ir miris, vai viņš vienkārši nevēlas, jā, tad arī tos konflikts ir iespējams risināt jau ar citām metodēm. Un metodas arī ir vairākas, kā to darīt. Un ir tā, ka es diezgan tā brīvi pa šīm metodēm peldu atkarībā no tā, kuru pielietu, kurā mirklī. Tas ir tā kā labs šefpavārs, ja tev virtuvē ir nazīts, dakšiņa, panniņa, kastrolīts un mikserīts un šitāds un tāds, ja, un nazīši arī ir vesela jūra, tad kurš ir tas īstais? Un es to daru ļoti, ļoti intuitīvi. Bet tad, kad man liekas, ka vai tā būs labi, tas ir lietā tāda lieta kā muskuļu testu, tad ar saviem pirkstiņiem pajautāju visam spēkiem, tad ko man tagad darīt, ja es pat esmu apmulsus un pēkšņi nezinu kaut ko. Lūk, un ar šo te daudzo metožu palīdzību var atrisināt konfliktus, var izcietināt ļoti daudz dažādas traumas, vai vienkārši sniegt cilvēkam emocionālu atbalstu tajā situācijā, kurā šis cilvēks atrodas. Nu, tad ir kaut kāda ļoti liela sāpe, un tā sāpe var būt nekuras jomas patiesībā. Nu, 3 lielās jomas - veselība, attiecības, nauda. Protams, kaut kādas atzari uz visām pusēm, tu, piemēram, ar bērniem attiecības, ar mīļotiem cilvēkiem attiecības, ar vecākiem milzīgu grupu attiecības veidot, bet arī visur tajām ir iesaistīta naudas, kaut kāda āķīša, ja, no kuram ir finansiālā situācija tāda stabilāka un drošāka, kuriem liekas, nu, it kā nekas ļoti, ļoti daudz nav, bet, nu, varbūt tomēr bailīts par ienākumiem, par to, kā nākotnē būs, un kuriem tā situācija ļoti smaga, tad arī ar tiem var strādāt, un arī veselības jautājumos, jo ar veselību pat ir interesanti, ka ar tiem maniem rīkiem, kurus es apguvu, tad, kad pašai bija slikti, un kad es sāku viņus meklēt, lai palīdzētu, ko izķeproties no tā savas bedas, kur biju, ar tiem rīkiem var izdarīt tādas lietas, ko pat ārsti nevar izdarīt. Jo, piemēram, šis pats muskuļu tests spēj iedot atbildes, nu tad kas ir tas tavējais galvenais iemesls, kāpēc tev ir tas un tas. Un tajā manā pieredzē ir bijušas situācijas, kad man atnāk klienti, kuri citur nekur nav spējīgi aiziet. Jo, nu, piemēram, klientē ir simptoms, viņai ir sajūta, ka viņai kāds sit pa kreiso vaigu, nu, tad vienīgais, pie kā varētu aiziet droši pie psihiatra, lai dabūtu kaut kā tabletītu un to vienkārši nozāļo. Jā, jo savādāk kā kaut ko tādu dabūsi nost. Vai, piemēram, tev ir sēk, ka tu visu laiku esi muguši kāds stāv. Nu, tā ir reāls, nu, tikai uz psihiatrijā iet, jā. Bet, nu, tad ar šiem maniem rīkiem tas ir, jā. Tas ir minūšu jautājums, un kaut ko tādu var atrisināt. Arī lielākas lietas esmu risinājis, bet, nu, jo nopietnāk veselības skaiti, jo tas ir milzīgāks darbs, un reizēm tas ir ļoti grūts darbs, un tad ir cilvēki ar nu, tām slimībām, ko rietumedicīna uzskata par neārstējumu, arī tādi nāk pie manis. Jā. Nu, sanāk tas, kā nosacīt garīgais pavadinājums, personības izaugsmas treneris, tad ir šis nosaukums personības izaugsmas treneris. Uzreiz zinu, Linda, ka tu mēdz man sauc par psihoterapeitu. Psihoterapeits es neesmu. Psihoterapeits kā profesija ir jaunās paudzes, jaunā paudzes. laikmeta, jā, jaunās pat nedrīkst paudzes, teikt, New Age. Nu, nevar teikt šo New Age, jā, tāds ir. Terapeits ir aizsargātais nosaukums. Ja, tad terapeits ir tikai tas, kuram ir konkrēta izglītība, un man šīs izglītības nav, man ir coach izglītība, man ir daudz cits izglītības, bet man nav tieši ārsta terapeita izglītība, līdz ar to par terapeitu mani saukt nedrīkst. Tas, ko es daru, ir līdzīgs, ko dara psihologi, konsultanti, psihoterapeiti, arī dziednieki, arī dažādi gaišredzi, ja, tad šī ļoti, ļoti tā kā plaša tā joma. Tā kaut kā. Nu, mēs jau tavu horoskopu esam skatījušās, tu man to atļāvi, mēs darījām, un es jau tev teicu, ka tu esi tā kā tāda milzīga lielā mamma, kuru visus grib samīļot, un visiem grib izdarīt labu, un visus grib izārstēt, un visiem grib,
nu, tikai to baltāko un labāko, tāpēc tas ir tāds. Un pamazām tevi iepazīstot, ar vairāk un vairāk tas atklājās. Un, protams, ka es esmu iepazinusies ar tavām metodēm, un man viņas patīk, un viņas man dara, un viņas man strādā, un tu jau kā reiz atkal ar mani komunicējot, es nolasīju, kuras tad tajā brīdī ir kuras, un kuras ir tās, kuras pret manīm vai pār manīm. Man ļoti nepatīk latviskais vārds, kas tev pret mani ir. Nu, lūk, Latvijas uzreiz viss nostāda tajās vietās, kad uzreiz ir pretestība. Ja, tā kā, nu jā, un tas ir tas, kas tev pār mani ir tajā brīdī, ko tu kāds metodas tu izmanto, kā man varētu līdzēt, jo, nu, es nedomāju, ka es tur ļoti esmu nervos vai ļoti emocionāls cilvēks, bet ir savs reizes, nu, tiešām ir šie grūtie brīži, kad viņi un tāds man patreiz kā reiz dzīvē arī ir. Tāda ir vajadzīga palīdzība no malas, ne tikai kā supervīzijas, bet kā tiešām zin kā, draudzenēm viss kārtībā arī viņas man ir, bet nevajag draudzenēm vienmēr gāzt virsū to, citādi viņas vienā dienā vienkārši pazūd, jo cik tad tu vari, cik tad var izturēt to, kas otram ir kāds, jo, nu labi, viņām ar kādā brīdī ir grūti un slikti, tagad es esmu tas spilvens. Bet runājot par tavām metodēm, man gribējās uzreiz pastāstīt, un es arī noformulēju vakarējot gulēt tur vēl jau vairāk par to tavu līdzjūtības spilveni, ja, ka tavu metodi ir līdzjūtības spilvens, un vispār tavas metodas viss varētu saukt par spilventiņu metodi. Palīdzības spilvenis izmet vienalga, kur vajag, vai viņas nomet kā balastus no gaisa balona, tā ka viņi nav vajadzīgi, vai atkal lejā kāds gaida, ka tu kritīsi un gāzīsies, tad nāc ieradīsies uz tiem lielajiem megspilveniem un vienkārši uzķers tevi, lai tu, jo tā lielā mīlestība pret cilvēkiem iekšā tev tiešām ir fenomenāla. Varu padalīties, kā bija, kad man bija notikusi nelaimīta, reāli nelaimīta ar veselību, un Dats stājās ceļa malā, viņi brauca pa bāni, un tad viņi, es nezinu, kur tur iebrauc, kur var kaut kādā vietā, tur kaut kāds pitstops, iebrauca apstāties un līdzēt, un reāli no mašīnas strādā cilvēks, iedomājieties. Nu, astlogs tā nevar, pirmkārt, astlogam jau vajadzīgi ir instrumenti, nu, kaut kāds pieķeras instruments, dators ir vajadzīgs kaut kāda elektrība, un pele, tā, bet tev uzreiz instrumenti ir līdzā, jā. Tāpēc tev tā līdzjūtības pilveni vienmēr ir līdzā, un mēs varētu vienkārši vienmēr turpināt tavu metodu saukt par līdzjūtības pilvenu un par tavām spilvenu metodēm. Piedod, vai varbūt es tev bišķiņ kaut kā, nu, tā kā aizskaru kādu stīgu, bet man tā spilvenu lieta vienkārši fascinē. Liekas, ka tā ir īstā, ka tā ir jāsauc tavu metodu. Tas spilvenu metodēm. Es esmu spilvena pasniedzēja. Spilvena meistars. Jo es rakstīju, kad rakstīju šo te pieteikumu arī, nu, mēs, pat cik mēs grupu esam tagad izveidojuši, kurā mēs šos te podkastus liksim iekšā, tad tā es domāju, kā lai tev piesaka tā, nu jā, es visādi, bet man liekas, ka tā spilvena lieta ir tā, ka vienkārši, ka uzsāk, un turpmāk tu esi spilvena terapeits. Nu jā, jo spilvenā ēdamais, spilvenā var izraudāties, spilvenā var izkliegties, spilvenu var pamest apakšā, spilvenu var atsēsties karaliski uz kaut kādu zeltīti izšūt spilvenu. Nu, un tad spilvenam iedomājas, cik viņam visādas formas dažādas ar spilvenu var noslāpēt, var noslāpēt, teiksim tā arī, ja. Nu, skaņu tur vēl kaut ko un vēl kaut ko, ja. Noslāpējušies spilvens. Tā kā spilvenam ir tāpat kā vējam ir, ja, daudz dažādas labas nozīmes, protams, arī netik labas, kā mēs zinām, spalva var glaudīt un ar aso spalvas galvu var arī iedurt, jā, nu tā kā, nu tā. Man ļoti šajā meklē prasās pastāstīt to, kā es pati nonācu pie tā, ko es daru. Tad es dzīvoju Vācijā, man no privātajā dzīvē bija viss sagriezies kājām gaisā, man bija tik slikti, ka es vienkārši nevarēju savākt sev kopā. Tad ir raudāšana dienām no vietas, jo tas bija vienīgais, ko es spēju darīt, tas bija raudāt, savākties tik daudz, lai bērni palaistu uz skolu, vai sagaidīt vakarā mājās, tādu, uzliet tādu dežūru smaidiņu, bet iekšā viss tādu, nu, plīsi gabalos. Un es sāku meklēt palīdzības, atradu arī psihologus, ar kuriem var runāties, un es sapratu to, ka izrunāties ar psihologu, man uz to mekli paliek labāk, jo es kaut ko esmu norunājis nost. Tajā meklī, un pēc tam mēs to darījām arī online, tāpēc, ka es nezināju vēl tajā meklī, ka Vācijā var aiziet pie psihologa, un par to pat nav jāmaksā, jo to apmaksās nemokas. Un mēs ar šo sarunu beidzām, Skype'ā tas notikās, un paiet kaut kādas minūtes, 10-15, man ir tikpat sūdīgi, kā man bija pirms tam, nekas nav mainījies. Un mēs tiekamies nākošais, mēs atkal norunājam manu studiju, man atkal tikpat sūdīgi, kā man ir pirms tam.
Un tad es kaut kā pavisam nejauši uzdūros tajā pirmajā metodē, kur es apguvu, sāku lietot ar sevi, un kur es arī sāku piedāvāt cilvēkiem, nu, jau kā klientiem, vienmeslās brīvas tehnikas, ja bungošana, kur Latvijā jau mazliet ir vairāk pazīstama nekā tas bija tos 11 gadus atpakaļ. Un es sapratu, ka tad, kad es izbungoju pirmo to stundu, tad man paliek labi. Man ir labi pēc stundas, man ir labi pēc 2 stundām, man ir labi arī nākošajā dienā. To tēmu, kuru es izbūku, tad parasti tās bija kaut kādas ļoti spēcīgas emocijas vai kaut kādas domas, kas grozījās galvā kā ticējuma veidā. Un es sapratu, šitā lieta rulē, un tagad es tai savai terapeitei piedāvāju. Es lūdzu apkusti bungošanu. Es gribu, lai mūsu sesija laikā, tu jau man, nevis mēs tikai diagnosticējam, kas nav labi man, jā, bet mēs to, ko daram, lai to atrisinātu. Nu, tas konkrētais cilvēks nevēlējās šo te metodu dabūt, ja kādu iemeslu dabūt, viņi neuzrunāja. Un es saprotu, man nav citu variantu, man ir pašai jāapgūst, un pašai tā kā minhozim sevi jāceļ laukā no tās bedres, kur es esmu, un to es arī darīju. Nu, tad drīz mēs vairs nerunājam, mēs ar viņus tiešām kaut kādā līmenī pats jau bija savāks, un no šī te atbalsts ārpusē nebija nepieciešams. Un pēc tam jau tās viss nākošās metodas, nu kaut kā ļoti man sāka nākt pie manis, no acīm redzot sapratu, ka es esmu šī ceļa nostājusies, jo es kaut kādā mirklī, nu sapratu, man tik labi, nu es sev spēju tik labi palīdzēt. Varbūt es varu palīdzēt kādiem citiem. Tad pirmais bija draugi, jā, radinieki, kuriem es to piedāvāju. Tad es nopulcēju sludinājumu, kuriem paziņām tikai piedāvāju. Tas, varbūt, nu, ja es savu pakalpojumu sniedzu, par to ir jāņem naudu. Es priecājos jau kā pašnodarbināto Vācijā, sāku to darīt jau profesionālā līmenī. Coachingu, to klasisko es piemācījos pēc tam, klāt, bet sākumā bija tikai šī te bungošana. Un dēļ tā, ka es turpināju tā mācīties, nu, tad šo te metodi, ja sapratu, jā, tad ir daudz nianses, kā vēl varētu to visu izdarīt. Un, tad sāk man nākt šī informācija, vēl kāda rīki, un tad man kāds kaut kur uzaicināja kādā grupā, kaut kur padalēs ar kādu citu rīku, un visi rīki, ar kuriem strādāja, ir mani kļuvuši par maniem rīkiem, es vispirms izmēģināju sevi, sapratu, viņi darbojās. Jā, viņi darbojās tik pamatīgi, ka liekas, tas nav iespējams, jā, bet, nu, tad, jā, viņi ir tik jaudīgi. Jā. Nu, katrā ziņā mēs jau šādu grupu reiz esam uzsākušas un gribam tā atvērt sievietēs talants, kā mēs te runājam, kāpēc sievietes talants, jo tad varbūt, kad būs arī tā, nu, tu taču vien parādīs taču arī kaut ko no šīs bungošanas, kaut ko, kas noder visiem. Tā kā ieinteresējam uzreiz, un tā ienvest mazas sāķīšas, mazas ankuriņas, ka, nu, kad, jā, ka būs šie te paraugu demonstrējumi, protams, būs. Jo, nu kā tu savādāk vari ieinteresēt vairāk, vai lielākam darbam, lielākai palīdzībai, jo tā jau tad pēc tam ir pašpalīdzība. Tos vingrinājumus cilvēkam konkrēti uz viņa situāciju, uz viņa šā brīža, nu, esību, kā viņam iet, parādi, un jo tur jau ir vairāk pakāpju, jo arī šī bungošana, viņa nav vienkārši, visi bungojam vienādāk, un viss mums sanāk, jā. Runājot par bungošanu, to, ko es esmu sapratusi, tad vajadzīga ir pacietība. Nu, vispār šīm te metodēm, jā, vairākas no viņām, ko tu dod, tās tiešām ir sarkanās tabletes, tiešām burju tabletes, kas man, nu, nostrādā momentā, nu, vai nu 2 stundu laikā, vai tajā diennaktī, vai nostrādā. Arī tāds ir, kad es gaidu, ka būs kaut kāds pozitīvais rezultāts, bet viņas nostrādā īstenībā, nu tā kā viņām ir jānostrādā. Vienkārši droši vien ātrums ir cits, un man nav, nezinu, jāmokās 4 dienas, man bija jāizdzīvo vis 2 stundās turbo ātrumā, un līdz ar to es atkal varu pieņemt nākamos kaut kādus lēmumus un savu dzīves kvalitāti ļoti uzlabot, ja tad. Nu, lūk, tāpēc bungošana man liekas, jā, tāds viss, nu, ietilpīgākais ir to, ka tas tiešām ir jādara, tiešām ir jābungo. Tas nav vienkārši dats iedeva sarkano tableti un stāv laimīgs, jā, jo tev ir ne tikai sarkanā tableta, tev ir sarkanais spilvens. Man ļoti patīk tas, kā tu to dari, un tāpēc tāpēc mēs satikāmies, tāpēc es aicināju, tāpēc gribu, lai citi cilvēki arī uzzina tā, tiešām no sirds gribu. Ja, nu, lieta ir tāda, ka mēs jau esam ilgstoši dzīvojuši tajā traumā, kurā mēs esam dzīvojuši. Mēs esam izveidojuši identitāti. Tas ir viss tās izdzīvošanas stratēģijas, kuras mēs pielietojam, lai mēs spētu izturēt. Sākās tas bērnībā, kuram tas sākās momentā pēc piedzimšanas, kuram tas sākās, kad aiziet bērndārzā, kuram sākās skolā, ja, tad dažādi atkarībā no tā, ko tu astroloģiski var nozīt, ar kādām programmām mēs esam nākuši, ar kādiem izaicinājumiem būs jāsaskaita. Visiem cilvēkiem kaut kas ir.
Un kādam varbūt tas pieaugšā vecumā, tad ir vienkārši ideāli vecāku ģimene, bērndārzā, skolā viss ir bijis vairāk vai mazāk pozitīvi, ja? Bet kaut kur, kaut kādā meklī atnāk tomēr kaut kādi mazais izaicinājums. Nu, tie, kas ir tajos lēmas tekliņos dzimuši un kuri tiešām kā dvēseles ir nākušajā inkarnācijā atpūsties, tiešām to izaicinājumu varbūt ir maz. Varbūt to cilvēku pat šajā grupā īsti nav, kas to zina, ja? Varbūt ir Tu savākšies vispār tikai. esi tādu dzīvē sastapusi ar to lēmas krekliņu? Es zinu dažus cilvēkus, kuriem plus mīnus dzīvē ir vairāk vai mazāk ok. Tas, ka viņiem viss nav ideāli, to es redzu, bet es redzu arī to, ka viņi diezgan labi jūtās, ka viņiem tā ir viņu komforta zona, kurā viņi atrodas. Ja? Un ka viņiem plus mīnus attiecībās, plus mīnus veselība, plus mīnus ar naudām viss ir kārtībā. Dažus cilvēkus tādus es zinu. Bet vairums, kā Vairums ir mēs tāds, ka zinām, visās jomās ir viss slikti. visās jomās. Jā, nu galvenais, varbūt mēs tā bišķi paspilējam visās jomās, tās divas jomas, tas ir darbs un tās ir attiecības. Tas, kas latviešu cilvēkam saldāk skan pie sirds, tātad tas ir darbs. Varētu to nosaukt arī vēl visādi biznesa, nauda, piķis, ja nu viss kaut kas, bet principā darbs, jā, latvietis jau tā baigi neuzceļ sevi karjera. Viņš tā darbs un darbrīgs dziesmas par to ir entās latviešu jaunās tautas dziesmas, jā, un visādi dziedmus par darbu un darbīgu un čaklo bitīti, un visu to joprojām grib dzirdēt, un visiem tas ir, nu, un ja čaklā bitīti bēdīgā nevar atvērt 5 talantus, kā aiziet nopelnīt naudu, tad viņi ir saskumusi, un viņiem neveicās absolūti nekamī citā, un, nu, tad redz, tur tad arī tu esi tas palīgs, kas, jo atceries, kā mēs vienā dienā runājām par to, ka es tev teicu, ka, nu, ka cilvēki piedzimst, ka viņi īstenībā lielākā daļa vispār nedzīvo savu horoskopu. Jā. Nu, iedomājies, nu, viņi sanāk beigās tā, viņš nodzīvo visu dzīvi, viņš nemaz nav dzīvojis savu dzīvi. Un tāpēc jau, protams, cilvēki taustās un meklē, tāpēc ir šie daudzie ieraksti visādi par to, ka, tu nedzīvo savu dzīvi. Mācies pateikt, nē, vēl kaut ko, bet no kurienes, lai tu to bēdīgais iemācies, ja tev vispār īstenībā nav nekāda apakšā beņķītim 2 kājas, un tur viņas visu laiku nāsā vēl piedvām līdzā, nevis tu ar ziņām mēģini tur balansēt. Nu, tad tu vismaz esi tas cilvēks, kas nu, to 3. kāju pastutē uz 3 kājām, jau tad var sākt skatīties arī uz 4. kāju. Nu, ka viņi vispār ir tā 4. kāja, un ka tev varbūt ir instrumenti kaut kāds, nezinu, skrūvgrieznis un zāģīts un āmurīts, kur var to 4. kāju kaut kā vismaz sākt pieknaulēt klāt dabūt. Nevis viņas vienkārši nav, un arī 3. kājas nav. Nu tā, tas man tāds pēdējo dienu arī tāds beigas dziļais atklājums par to, ka cik ir dažādu uzslāņojumu dēļ cilvēki nedzīvo savu dzīvi. Pirmkārt, viņi neizskatās tā, sāksim ar to, ka viņi neizskatās tā, kā viņiem atcies. Mēs runājam par šo te ārējo izskatu, ja par šo ģērbšanos, cik ārkārtīgi svarīgi ģērbties pēc tā, kā tu esi piedzimis. Līdz ar to tev tur 11 durtiņas atverās vienkārši. Slavenais krievu teiciens par to, ka stričājot pa ģoški. Tas patiešām strādā, ja no astroloģijā tā tas strādā. Tad iedomās šo notīrīt nost, jo stilisti to nevar notīrīt, viņi nezina. Un atkal viņi saģērb cilvēku citādāk, kā viņam būtu, un uz viņu pasauli uztver šizofrēniski, ja. Tad mēs šito noteikti arī vienā savā podkāstā paņemsim un izstāstīsim cilvēkiem daudz. Par to es esmu mieru izstāstīt, jo tā ir ārkārtīgi interesanta tēma. No tad iedomājas, kas tur ir dvēselē, cik ir mums visa kā. Tur jau rekur PSRS ir bijis, ja, kas mums ir ielicis atstājis savus nospiedumus, un tālāk tie nospiedumi vienkārši aizklājas. Un tas tā kā putekļiem, tu taču zini, vienā vietiņā kaut kur atliek kaut kam noputēt, un tas paliek arvien netīrāks, tas beigās izveidojas virsū kaut kāda gleme. Tā liekas, man tā mājā nekādu nav dubļu, no kurienes glēme. Un tāpēc, ka pievelk. Un vienkārši nosūbē, un apakšā tur ir tas, nezinu, dzintars vai tas kaut kas, ko nevar ieraudzīt. Jā. Nu tieši tāpēc mums ir tik daudz ko darīt. Ja mēs esam kaut kādu iemeslu dēļ šīs dvēseles, kas nāk no kādiem augstākiem spēkiem, inkartēs šajos fiziskajos ķermeņos, mēs esam tie, kas esam šeit un tagad esam izvēlējušies piedzimt šeit un tagad. Un tās mūsu mācības saskan, un droši vien tāpēc, un tāds ļoti drosmīgs dvēseles esam inkarnējušies Latvijā. Visur, kur gan ir skarbie laika apstākļi, kur ir postpadomu situācija, tad kurš paspēja piedzimt padomjā, kurš ir piedzimis pēc tam, bet jebkurā gadījumā saskarās ar sekām, jo tā vecāki jau tā bija dzimuši tur, un ko vecāki visi piedzīvoši, tā
kari, revolūcijas, izvešanas, tas viss ir atstājis pamatīgi iespēju. Un tas ir ne tikai tas, ka tas ir ģimenē, ja, tad, nu, varbūt pat tāda ir cilvēks, saka, bet manu ģimeni neizveda. Tas nekas, ka tavs ģimeni neizveda. Tev ir informācija, ka tā var notikt. Un tā, ka tā informācija ir zemapziņā un viņai nav pretīm pozitīvais, ka, piemēram, ja tev būs daudz naudas, tad tu iesi bojā, tev izdarīs, tev aplopīs, tevi nogalinās un tā tālāk. Ja tev nav pozitīvais, ja tev būs daudz naudas, tad tu spēsi sev pasargāt, tad tu spēsi izglābties. Tad tas, ko zemapziņa dara, ka mūs atturēs no jebkādas iespējas to naudu nopelnīt tādā līmenī, lai mēs spētu kļūt turīgi bagāti. Jo pasargties, mēs kļūsim turīgi bagāti. Un tas, ko mēs tam noorganizējam, ko vismaz mums noorganizē, ka mēs neaizem uz to vietu, kur nesatiekam tos cilvēkus, kas mums būtu tādi labi biznesa partneri vai labi klienti, kuri mums to naudiņu vairāk maksātu. Mēs nodarbojamies ar pašsabotāžu, mēs nespējam savāties, mēs nespējam e-pastiņu aizsūtīt, mēs nespējam CV aizsūtīt. Ja? Un pat, ja tas darījums izdodas, tad mēs darām visu, lai mēs viņu izgāstu, lai kaut kādas kļūdas pieļautu, vai pat, ja pat mēs to naudu saņemam, tad notiek nākošais, lai mums pēkšņi sāk visu kaut kas plīst, jo mūsu komforta zona nav tur, kur tie vairāk ienākums. Tā komforta zona tad ir kaut kur zemāk. Un, starp citu, komforta zona ir interesanti, šī finanšu komforta zona, viņu ir iespējams noteikt ar muskuļu testa palīdzību. Jā. To tu man vēl nevis. To mēs pēc nodarbības, ne pēc šī podkasta pamēģināsim. Jā. Man, pie tām ne tikai noteikti, tagad tu nosaki to, tad kāda ir tā apakšējā un augšējā komforta zona, tad, tādā kā amplitūdā, jā, tad, ja būs zemā, tad jutīsies slikti, un ja būs svēri, tad tu jutīsies slikti, un šos ciprus ir iespējams pamēnīt, un tas risks ir, protams, tāds, ka tu pacēl augšā, un ja tev ienākumi tagad ir apakšā, un tā vairs tev nav komforta zona, un tad ir kaut kādu laiku diezgan sūdīgas sajūtas, jā, tā latviski sakot. Jā, bet tas, kas notiek, ja tad divi varianti, ja izdodas arī šo identitāti nomainīt, ja kas bija tajā nabadzībā, piemēram, iestrēgusi, pacelt kaut tai daļai mazliet uz augšu, tad arī tā naudiņa vienkārši nāk vairāk. Man pašai ar savu eksperimentu savulaik ir bijuši tādi, kad vēl ir tādi jēdzieni, kā pa cik procentiem tavas enerģētiskās vibrācijas atbilst pārcības režīmam, nabadzības režīmam vai stagnācijas režīmam, kur pārcība ir, ka viss ir labi, nabadzība viss ir slikti, to stagnācija ne šis un tas. Un, kad es atklāju, ka man tie cipari diezgan zemi, tad pārcība kaut kur tādi mazi cipari, tā nabadzība vai stagnācija vairāk. Un es atlaižu tos iemeslus, kāpēc man šīs vibrācijas ir zemes, un 15 minūšu laikā piesakās 3 klienti. Tas bija vienkārši tā, wow! Jā. Nevienmēr tas nostrādā. Reizēm es strādāju, kas notiek, kas vēl, jā, tad ir vēl kaut kur slāņiem, ko rētā šie iemesli. Bet ar tādām lietām var spēlēties, var to strādāt. Un tad kaut ko tādu, ka padara, jā, tad pēkšņi tev rodās biznesa ideja. Jā, redz, astroloģija ir baigi vienkārši. Viss tur, viss, tas arī, ko tu esi teikusi līdzīgi, mēs vienā dienā par to runājamies, ka nesauksim to par iztiks minimumu, sauksim to par tādu, kopēju pienākošos no Dieva paketi. Tātad tā paketi ir sekojoša, kā jumts virs galvas, normāls darbs, tātad, un tajā darbā tā iztika tāda, kur tev nodrošina šo normālo labo jumtu virs galvas, normāli iepirkumu veikalā, pat automašīna un ceļojums 2 reizes gadā, tātad vasarā un ziemā, tas ir nodrošināts pilnīgi katram cilvēkam. Pilnīgi katram cilvēkam. Jautājums, protams, ir par to atkal par šiem uzslāņojumiem, kā tas tiek izmantots. Vēl tātad ir arī nākamie faktori, kā cik labas tās lietas tu gribi dabūt, vai tas jumts uz galvas tev ir paredzēts, 6 stāvu māju vienam pašam, vai tomēr tu gribi sēnīt, jā, vai tev tā sēnīt tomēr ir mīļāk, un varbūt tu gribi gulēt mazā guļamistabiņā aiz baldahīna, bet varbūt tu gribi gulēt uz palodas lielā mājā, lofta stāva dzīvoklī, kur visus tevi skatās, jā, tad ir šīs te visas nianses arī horoskopā, tas ir brīnišķīgi redzams. Bet tas, ka šī paka, tātad viss, kas tevi, nenogalina, tātad, kas tev dod šo siltumu, pasargā no ārējiem visādiem apstākļiem, tad tev tur, mums ir mēs ziemeļnieki esam, mums arī siltums ir vajadzīgs. Tad nepietiks vienkārši ar jumtu virs galvas kaut kādās graustiņos, jā. Tas visiem ir nodrošināts. Tā kā tas ir tāds, zini, tā kā tajā Marksa komunistiskās partijas manifestā, ja, ka viss ir nodrošināts, bet manifests, starp citu, paņems pēc budismu principiem, tā kā nekā jau tur savādi nav, vienkārši Kārlis Marks bija gudrs vīriņš, kurš lasīja svētos rakstus, tas arī viss, ja, tad no turienes ir cēlies KMP, ja, komunistiskās partijas manifests.
Nu, lūk, kurš ir patiesībā ļoti labs, kā mums to komunismu vajadzētu būvēt, bet ja mēs pastamies uz mūsu astroloģisko karti, tad tur ir maziņš komunisms katram cilvēkam, tā tas ir. Atliek tikai noskaidrot un redz, un tad tas tie momenti, ka tā nav, ka tev viena klibo tur, nu, rekur coachingā ir tas ritenis, jā. Mhm. Un tas nozīmē, ka tas ritenis tev tur nevar. To jau man liekas, ka visi cilvēki nu jau ir redzējuši ap šīm te nozarēm, 10 viņas ir vai 8 vai cik ir kopā uz tā velosipēda riteņa. Nu, redz, un tad tev tas ritenis klibo, un savukārt tas, ko astrologs nevar, ja astrologs var visu šo te diagnosticēt un forši pateikt, tātad tavs potenciāls ir pieņemsim mēnesī pelnīt, nezinu, 11 000 eiro vai, nu, šobrīd, jā, vai periodu ļoti svarīgi ir. Jo 70 gados tu nevarēsi to, ko, un 7 gados to, ko tu vari, piemēram, kaut kādā savā brieduma vai plato efekta laikā, jā, tā kā atkal šīs te visas nianses, bet tās, es visu laiku tāpēc par tavām metodēm absolūti fanoju, jo to astroloģija nevar. Viņi nevar notīrīt to nost, kas tev virsū ir tam. Ja tev šis potenciāls ir iedots, un tu viņu nekā nevar paņemt, izējot astrologu gārā bēdīgais un domā, bļāviens, kur tad lai es to dabūnu? Viņi man pateica, man tas ir, bet kā lai es pie tā tieku? Nu, tad redz, tas ir iemesls, kāpēc mēs satikāmies, kāpēc es sapratu, ka šāda mūsu sadarbība ir tik vērtīga, ka viens var pateikt, iedot spārnus, un otrs var tos spārnus nu, pacelts, lai tu arī spēj pacelties, nevis spārniem aizlidot, nevis vienkārši staigāt, nu, ir mans spārni, nu, labi, ko es viņiem darīšu, iešu fotografēties. Nu, un jēga, ja, ka es nevaru ar viņiem pacelties un lidot, un es neesmu Atlantis, nevaru pacelt spārnus, jā. Mm. Nu, tā. Tā ir tā jēga, ko mēs gribējām šodien pasniegt jums un pastāstīt, kāpēc mēs esam satikušās un ko mēs kopā varam, jo vispār jau šādi te, ko es esmu novērojis, nu, tādi intensīvākie prāti, kuri domā līdzā sāk šo te apvienošanos viens ar otru, kaut arī varbūt profesijas nav viens un tās pašas, nu, vai tas virziens pat nemaz nav viens un tas pats, ja, bet sāk saprast, ka kopā darot kaut ko, kur tā jēga, jo visi jau mēs esam tikai cilvēki. Un tāpēc, ja pat arī varbūt es būtu pavārs un tu būtu tas, kas būtu vai otrādāk, ja, vai es būtu pavārs, nu, tik un tā sanāk mums kaut kas, ko es būtu novērojis no savas lielās dzīves pieredzes, no savas darba pieredzes, no profesionālās pieredzes, un tas, par ko es varētu iefanot, ka, jā, elementāri, to ar mani uzstrādā, nezinu, 30 minūtes ar saviem līdzjūtības pilveniem, un es vienkārši aizēju uztāju jaunu receptu, un nākamā dienā atnāk pie manis kaut kas novērtē un saka, ziniet, mēs pēc 3 dienām gatavojam tur kaut kādu lielo konferenci, un mēs gribētu pie jums nopirkt galdus, jā. Nu, vietiņas jau uz konferenci, un es nosakiet cenu, nav vairs par to, ka sākās cenu aptauja, bet par to, ka, nu, saprotiet, ja viss šādi organizējās pasaulē, tad, kad tev ir brīva enerģija, Sākās vai brīva. sadarbība, kur var runāt par to, ka tai, nu, citu gribātā mēs neesam spējuši tik maksāt, vai jūs būtu par mieru par šādu summu, jo tad, nu, kurš dos lētāko cenu, jau te viss cenšas viens otru dempingot un beigās viss ir nelaimīgi. Jā, Jā, mēs katrā ziņā mēs cenšamies redzēt par robežām, kāpēc arī mūsu šim te, nu, nosauksim to par blogu, vietni, vienalga slēgto grupu, kāpēc ir nosaukums sievietes talanti. Nu, varētu jau nosaukt triviāli tā, kā to jau kāds ir izdarījis par latvietas karmu, ja tad latvietas talanti. Tas karma, viņa ir pozitīvā. Mēs varam, un tāpēc aiz vārda talants ir viss cilvēks. Vispār pasaulē ierodās reāli, nu, ar plus mīnus 20 talantiem ik viens cilvēks. Pat tas, kurš jums liekas, nu, tas ir kaut kāds vēl. Pat tam ir 20 talanti. Nu, tikai jums viņus nav interesanti uzzināt. Bet es domāju, ka kopā mēs te varēsim liels lietas padarīt, un cilvēki mums visu ko pastāstīs, un savā starpā padalīsies, pastāstīs, tā kā būs ko darīt te un rakt. Jā, jo, nu, diemžēl mēs esam gājuši, visi esam gājuši cauri skolas sistēmai, kur jau ziniet, kā bija, jā, ka tas, kas bija tavējais talants, netika attīstīts. Varbūt kādam tika attīstīts, ja trāpīja, nu, tā kā tas bija tas īstais talants, tai skolai vajadzīgs. Bet patiesībā mēs visi tikām likti kastītēs. Spārniņa nost, galviņa nost, jā, tur, lai viss kantains būtu, lai mēs ietilptu tajā sistēmā. Diemžēl tas jau lielākajā daļā joprojām tiek darīts daudzās skolās, jā, tad nevis skatīties, tev ļoti labi padodas sports, nu, labi, tā matemātika, nu, labi, kaut kā izvilksim tevi caur, lai tu skolu var pabeigt, lai tev ir diplomiņš, bet, nu, tas sports, jā, reku, tev treneris tās, fizioterapeits šitāds un tā tālāk, jā. Tev padodas dziedāšana.
reku braukst, reku tev šeit būs šitais skolotājs. Tas jau netiek darīts, ja. Realitātē mēs no vienas puses jau pozitīvi, jā, nu tev jāmācās tā, lai tā, ka tu izauksi liels, lai tad tu varētu iet studēt tur, kur tu gribi. Bet cik daudz pēc tam saka, man to matemātika tādā līmenī. Nu, pēdējo reizi es vidusskolā tikai viņu skatījos. Neko nesapratu, kaut kā tiku cauri, bet nekad mūžā matemātika nav bijusi vajadzīga. Tu saki, es matemātiķi. Man matemātika bija viens no mīļākajiem priekšmetiem. Ja? Atkal kādam citam pilnīgi kaut kas cits, ja? Nu, tad priekš kam man tas ir vajadzīgs. Ja? Bet kamēr man lika rāpties augšā fizkultūrā pa to virvi, kas bija piekarnāta sporta zālē pie griestiem, kas nevarēja pat 3 metrus parāpties, es tajā laikā iemācījos un sapratu, cik es esmu tizla. Un ar šo domu, ka es esmu tizla, es dzīvoju pēc tam vēl nākošos 30 gadus, ja, kamēr es sapratu, ka tas ir tikai ticējams, un to var dabūt laukā, un patiesībā es maz neesmu tizla. Nu, jā, mans ķermenis nebija piemērots tam, man nebija tur muskuļos, rokas muskuļos ir daudz spēka, lai es varētu sevi uzvelt augšā. Citiem bija, man nebija. Ja es ļoti būtu gribējis, tad man būtu droši vien kaut kādi vingrinājumi noderējuši, jā, varbūt man būtu vairāk bijis jāiegulda, tāpēc, ka man tur, nezinu, nebija sabalansētas pusdienas pārtika, un man nebija pietiekoši obot, un es vienkārši nevarēju tie muskuļi izzāt, un tāpēc man vairāk būtu jātrenējās, jā. Bet, nu, jā, atkal visu izpētīt, kāpēc man tie muskuļi neaug un iedot man to pareizo pārtiku un iedot tos vingrinājumus katru dienu. Varbūt es jau pa mēnesi uzkāptu augšā tā virvē, jā. Bet tā visa nebija. Tas, ko es dabūju tajā situācijā, bija tikai ticējums. Es esmu tizlas, un tā tālāk. Ja? Bija jau citi mācīja priekšmeti, kur es citus labumus par sevi uzzināju, ar ko es dzīvoju. Ja? Bet es varu padalīties. Tev nav lemts kāpt pa virvēm. Skaties. Es vienkārši tavu horoskopu atceros, nu tik, cik es atceros, tu neesi virvēs kāpējs. Tev nevajag šis talants, tev nebija jātīst tikai tāpēc, ka varbūt fizkultūras skolotājiem viņa priekšmets, protams, likās pats galvenais. Tas bija augstskola, atceries, visiem pasniedzējiem likās, ka viņa priekšmeti ir paši galvenie. Briesmīgi bija tad, ja tā bija, piemēram, vēsture, un tur bija jāiemācās 1500 gadu skaidri un, nu, kaut kā tā bija, jā, viss kaut kas tie, kas mācījušies, visi jau zina, mēs visi esam visu, ko mācījušies. Jā, un tas trakums vēl tas, ka aiziet mācīties, tur, nu, tu tā kā skolotājs labas atzīmes lika viegli tik iekšā, tas ir manējais stāsts, jā. Un paiet kaut kādi gadi 20, es saprotu, man ir vēl pilnīgi citā virzienā. Jā, es esmu pa ceļam ļoti labas lietas apguvusi, un es tās lietas joprojām izmantoju. Tos piemērus, kurus stāstu no tās dzīves, kas man ir bijis pirms tam, tas ir saistībā ar biznesa vadību, ar IT lietām, jā, es esmu bijusi arī skolotāja, to es visu varu likt lietā, bet kā tu pastoties manā horoskopā teici, ja tu būtu no sākuma šo ceļu aizgājis, tad būtu pilnīgi cita situācija, jā, tas apjoms, ko jau tagad tu varētu palīdzēt cilvēkiem, būtu daudz lielāks. Un tas ir stāsts par tiem bērniem, jā, kuri kuri sāks to savu pastāvīgo dzīvi, pasar Dievs viņiem aizsūtīt viņu pa to nepareizo tāku, ja, nu, tad tu vari iet pa nobruģētu taciņu viegli, un tu vari iet pa krūmiem un pa gravām rāpties pāri. Jā, nu, kaut kad beigās jau mēs sasniegsim un saklausīsim to, kas ir mūsēs, bet ja nu var sākt ātrāk, jā. Un, protams, jebkurā meklē var meklēt to īsto tāku, un arī tas, ko mēs darām. Jā, tas ir kāpēc visi ejam pie Lindas. Konsultēties. Nē, es ļoti esmu pateicīga tiem vecākiem, kuri šobrīd, nu tagad tas posms kādi, kuri bērni šobrīd absolvē vai absolvēs nākamgad, vai bērni paši ir uzgājuši to, ka ir kaut kādi citi instrumenti, un viņi ir ļoti pieņemami, nevis kaut kādi ūkā čakā jocīgie. Neiet taču pie kāršu licejas saprast, par ko tev būtu jāiet mācīties, bet astrologam tāda privilēģija ir, un tad astrologs to šos te iziet cauri visiem variantiem, visiem, kas tu varētu būt, neraugoties to, vai šajā dzīves brīdī jaunietim rezonē tas vai nerezonē, tad vienmēr es lieku arī paņemt lapu, un ja arī vecāki ir līdzā, tad paņemt lapu, pierakstīt visas šīs lietas, un arī paskaidroju, kuros dzīves brīžos tas kaut kas var atvērties uz to, ko tu gribētu darīt, un tad nebrīnies, ka tagad tu gribi būt, nezinu, šobrīd vetārsts, bet pēc tam tu gribēsi būt, matemātikas skolotājs, piemēram. Nu, labi, tas varbūt nav gluži veiksmīgākais piemērs, bet es kā kontrastiem, lai saprastu. Nu, un savukārt tas, ko mēs šeit darām, mēs jau esam tāds, divas lielas vecas tantes, kuras ir daudz pieredzējušas un kurām ir liela bērna, man jau pat ir liela mazbērni.
tad mēs uz tiem talantiem spiežam, ko mēs varam katrs tagad, jo mums jau dzīves ļoti mainās, un tas, kas man ir bijis jaunībā talants, tas nenozīmē, ka man viņu vajag attīstīt tagad, vai tieši otrādi. To, ko es bērnībā esmu sapņojis, kas ir tas pats jaukākais, ko es esmu novērojis no saviem klientiem, ka tad, kad es ieslēdzu slaveno frāzi, un tagad pasapņosim, tad aiznāk ārā tādas jaukas lietas, un uz tā rēķina var uzbūvēt tik superīgas mūsdienīgas tendences tam, kas ir, ko var mūsdienās ar to darīt, nevis tas, kas bija pirms 30 vai 40 gadiem. Tā kā, lūk, un tas savukārt pie tevis atkal šīs lietas var noņemt nost tos sāņus, tās sāpītas, to, ko mamma teica, to es tīzli, tu to nevari, tu to nekad nevarēsi, kāda māksla, ko tu iedomājies, šito tu naudu nekad nenopelnīs, jo tie ir viņu ticējumi. Tie ir absolūti viņu, tos var saukt par putniem, tos var saukt par visu kaut ko. Var viņus tos vecākus, tu nezini, stāv uz zemē dzīt un nolādēt, un nezinu, ko. Tam vispār nav nekādas jēgas. Jēga ir darīt to, kas ir jādara tagad. Un Vinijs Plūkstē, kurš to teica, Karlsons, ka jādara tas, kas ir jādara, un nav jādara tas, kas nav jādara. Mēs ar tevi, manuprāt, esam divi tie, kas iet un dara to, kas ir jādara, un nedara to, kas nav jādara. Un ļoti dzīves kvalitāte ļoti uzlabojas. Tā strauji vēl piedevām. Tas jau ir tas labais. Ar vecākiem ir viena tāda doma, kuru, ja ir bijusi ļoti sāpīga bērnība, ir sarežģīti pieņemt. Bet šī doma nāk no tiem speciālistiem, kuri cilvēks vada regresijā un ļauj viņam atcerēties agro bērnību, atcerēties arī sev kā dvēseli, un varbūt pat citas inkarnācijas. Un ir speciālisti, kuri ir strādājuši cilvēkiem, jautājuši, kas bija starp dzīvēm, kā tu izvēlējies, piemēram, savus vecākus, un tā doma, kas nāk no turienes, kas ir šajos ceļojumos devušies, un tās ainītes redzējuši, ko viņi stāsta, ja, kad patiesībā mums kā dvēselēm tiek dota iespēja inkarnēties tur, atkarībā no tā, kādas ir tavas mācības, tad tie tavi garīgie paudži, viņi saka, rekuši tajā ģimenē, tu vari nākt kā meitene, Latvijā 60. vai 70. gadā, te tev ir variants nākt Amerikas Savienotajās valstīs 30. gadā, 1930. tagad ir tas tā viņu krīze, ja. Tev ir iespējams piedzimt Āfrikā tādā ciltī, kuru tu ceļu izvēlēsies, ja. Mēs izvēlamies jau kā dvēseles, jau pašas izvēlamies, uz kuriem mēs nākam. Un mēs esam izvēlējušies tos vecākus, kas ir. Viņi jau bija, mēs pie viņiem atnācām. Ja? Tad mums ir kaut kādas mācības bijušas, kas to zina, tā ir tā mūsu karma, kāpēc mēs izvēlamies šādus vecākus. Un tad vecākus nav ko vainot. Protams, ka vecāki varēja darīt tā, varēja darīt savādāk, un te ir tas tās par to, ka, ja mums savstarpēji bija vienošanās, ka tas vecāks mani sitīs, tad tā vecāka atbildība bija to nedarīt. Kaut arī viņš bija paraksties, ka viņš to darīs, viņam bija sevi jākontrolē, to nevajadzēja darīt. Ja viņš to netika galā, tad mēs esam dabūjuši to, ko mēs pasūtījām. Tā ir dalīta atbildība. Ja mūs sita, tad gan vecāks, gan mēs paši esam dažādos līmeņos atbildīgi. Protams, ja mēs skatāmies tīru šo cilvēku, kuram varbūt mēs sadalām dvēseli un par to pat nerunājam, tad, protams, ir likumdošana, kur saka, bērns viss nedrīkst vecāku vainīgi, ņem no vecāku aprūpas tiesības. Bet, ja skatāmies bikatē dvēseles līmenī, tad tur nāk arī tā mūsu dalīta atbildība. Un tad, kad mēs apzināmies to, ka tā dalīta atbildība ir, tad ir tā kā jāsaka ar sevi skatīties, okay, pirmkārt, ko mēs paši esam sastrādājuši kādā citā inkarnācijā, kāpēc mums šito pieredze vajag, jā? Vai ja mēs esam tik krūtas, spēcīgas, senas dvēseles, kuras grib vēl tā kā, pieķūnēt, tā kā, vēl šito te niansīt apgūt, jā, tad mums jau tad ritīgi smaga to inkarnācija, lai mēs dabūtu arī tādu ritīgi šausmīgi tajā savā bērnībā, pēc tam te visu mūžu varam to strept. Bet, lai tā drusciņ tā jautrāk būtu, ir viens tāds amerikāņu autors, tiemžēl viņš jau ir miris pirms kādiem 10 gadiem, Waynes Dwyers, un viņš jau liekas, no 60, 70 gadiem vadīja lekcijas par šo pašizaugsmes tēmu, arī par dvēseli ļoti daudz stāstīja. Un viņam bija daudz bērni, es pareizi atceros, 7 vai 8, un bērnu audzināšanā viņam, viņš tā kā bērni arī zināja, ko viņš nodarbojās, un viņam reiz bija tā diskusija, ka bērni bija ļoti neapmierināti ar to, kā viņš viņus audzina. Viņš bija teicis, patiesībā jums jau jāvaino pašiem sev, jo jūs man izvēlējāties. Un tad meita, kurā ap 10 gadiem tajā laikā ir bijis, viņa tā nostājusies pozā, viņš tā skatījusies, un tā domājas, es droši vien ļoti steidzos. Tas ir tas humors, kā mēs esam steigušies, jā, un izvēlējušies to, ko mēs esam, Dievs, ko es izvēlējos, kā lai taču tas attīra. Tā. Tas ir tas, ko es astroloģijā vienmēr studentiem mācu par šiem līmeņiem. Ir lietas, kuras mums ir no liktenes iedotas, kuras izmainīt ir ļoti grūti, bet ir iespējams tā
ar ļoti lielu gribas spēku, bet ir lietas, kuras mēs varam tiešām mainīt, un tieši šie 4 līmeņi, tātad viņus var saukt par izaugsmas līmeņiem, un tas, ko tu minēji, tātad par mūsu atbildību, vai mēs tos bērnus klapējam, vai mēs viņus neklapējam, un atkal ir 4 iespējas. Tu vari viņu vienkārši, nezinu, likt stūrī uz zirņiem, ja, un pēc tam tev bābi jāga reāli uz minus papēžiem, jo tu jau esi tas, kurš lika to bērnu uz zirņiem. Un savukārt tev ir visādas citas iespējas līdz pat absolūti garīgajām pakāpēm, kā tu kā vecāks drīkst viņus izmantot, tāpēc astroloģija iemācoties, nu, es nezinu, vienkārši tā ir viskolosālākā, manuprāt, pašizaugsme, jo tad tu vienmēr atceries, un nezinu, skolotāja vārds, kurš no muguras ir teicis, bābi, jāgi ar lielo kladu tev nāk pakaļ, ja tu izvēlies pirmo zemāko līmeni. Jo es vienmēr ar piemēriem arī stāstu, kā tas ir zemajā līmenī, un tad nākamajā līmenī, nākamajā un nākamajā. Es nezinu, vai citi astrologi Latvijā tā māca, es laikam esmu kaut kāds, varbūt, nezinu, psihopāts, akrobāts, bet man šis te nu, arī šis bišķiņu pabiedēšanas princips patīk, jo tas saucās varu darīt nē. Tad, kad es baidos no bābas jāks un saprotu, ka viņi man ievelk mīnusus, un es tā kā negribu tos mīnusus, nu tad es varu darīt nē. Un tā ir tāda baiglabā politika darīt nē. Jo es varu izvēlēties, klapēt savus bērnus, sodīt viņus, lamāt viņus, pazemināt, visā pazemot, bet varu tā nedarīt. Un tad ir pavisam citi rezultāti. Un, nu jā, tas ir divpusējs ceļš visādos veidos, jo tās arī ir partneru attiecības. Viņas vērtējās, kā bērnu vecāku, kā arī kā vienkārši cilvēku savā starpā, jo mēs tik un tā esam tā kā pišķi sveši cilvēki. Tas nekas, ka mēs tur sitam pie sirds un sakam, tās ir manas sirds, un ne, bet asins, jā. Negluži tik vienkārši, viss gluži nav, jā, tā kā. Tāpēc. Par šīm foršajām lietām mēs arī daudz runāsimies. Jo mums visu laiku ir katrai savu pozīciju, un katrai visu laiku ir tā pozīcija no otras puses papildinām, kā tas ir, un beigās veidojas, nezinu, tāds, tā kā ķirsis ar kauliņu, saprot? Ja ķirsis būtu bez kauliņa, tad vispār ķiršs nebūtu, vai ne? Un cik interesanti ar tevi runāties, jā. Mēs šo sarunu esam iestudējuši. Mums pat nebija tēmas, par kuru mēs runāsim. Es nepierakstīju uz papīra nevienu. Es tieši tāpat mums bija. Vispirms iepazīstināsim ar sevi, kā mums tas veidojas. Un tas ir tas, arī kāpēc mums radās šī doma. Mums ir viens podkāsts, ar citu krieviski ierakstīts. Linda jau tā ļoti klusi, ne latvieši nestāstīsim, bet mēs runājam arī krieviski. Un, ja runā citās valodās, mēs arī citās valodās ierakstīt, lai tā kā varētu uzrunāt uz šo savu gaismu pasaulē, kurā valodā. Lūk, un tā doma, kāpēc mēs pazaudējam pats savu domu. Uzķer, Linda. Par to interesantu parunāšanos, ka mēs neiestudējām. Jā, un mēs runājamies, jo mēs kādu laiku, jauno gadu kaut kur sākām čalot kopā par visādām tēmām, un mēs sapratām, ka mums tās sarunas ir tik interesants, ka pēc tam pašām ir žēl, ka neierakstiem tādas spēles nāk no laukā, tādas idejas nāk laukā, tā kā. Šīs tas sarunas, jā. Jā, Linda joprojām klusē. Un nesaka, ka viņa jau nav tik astrologs. Linda, tu neesi tik astrologs. Un tev tāpatās kā man ir bagāža, ja? Un tā bagāža tev papildina. Tā tava odziņa, ka tu neesi tikai astrologs. Tev ir ļoti plašas zināšanas dažādās jomās. Tu esi bērnu mamma, un ļoti forša bērnu mamma, un tiešām iespējams mātes ideāls varētu būt daudziem bērniem, ieraugot tevi, kā tu izturies pret saviem bērniem, bet tas arī nav vienīgā tava lieta, ko tu zini. Es zinu, ka tu psiholoģijas mācījusies. Tas nozīmē, ka tā, kad tu konsultē, tu šliec arī tās zināšanas lietā. Jā, es 7 gadus. Es nevaru sevi, zini kā, tu Feini pateici arī sākumā, ka psihoterapeits, tātad šis ir, tāds kā bišķi licencēts nosaukums, ja, bet es esmu tāds psihoterapijas pētnieks, tā es sevi nosauku. Tad reāli es esmu, protams, strādājusi nopietnas lietiņas un nopietnas darbiņas un studējusi šo te krievu valodā. Tāpēc arī tās krievu valodas drosme kaut ko darīt krievu valodā ļoti liela un ļoti viegli īstenībā ir. Bet tas nav nekas tāds, ko varētu akcentēt, bet tas pie darba nenormāli palīdz tieši tā, un es novēlu visiem Latvijas psihoterapeitiem un terapeitiem un psihologiem iemācīties astroloģiju, jo jūs zināt, cik viegli ir strādāt. Vienkārši. Tu atver cilvēku karti un tev uz sitienu ir skaidrs, kas ir viņa mamma, kāpēc ir tā, jo, kā mēs zinām, pie visu vainīga mamma, tad reāli mūžīgā tēma, jā.
tad psihoterapeitam, ne, bet astrologam tas arī uzreiz ir skaidrs. Un atkal otrādāk, nu kā tu esot, kā astrologs neizmācīsies psiholoģiju tādā dziļā līmenī, nu kā. Astrologam īstenībā vispār ir jāzina, viņam ir jāorientējas, varbūt ne gluži politikā, bet, kamī kas notiek, bet astrologam ir jāzina daudz kas par naudu un ekonomiku un viss kaut kas, kas ir mūsdienīgais attiecībā uz mūsdienām, tas ir jāzina. Nevar būt vienkārši pliks astrologs, kurš staigā pie akmeņiem un vāc tur enerģiju. Es atvainojos, es tagad, protams, ļoti pretīgi pateicu, bet astrologam jābūt ļoti kompetentam cilvēkam. Īstenībā viņš varētu cilvēkiem līdzēt, lai viņš būtu, jo ir tik dažādas profesijas, tik dažādi virzieni, kur cilvēki nāk. Tev jāprot astroloģiskā kartē tas saskatīt un saprast, kur tieši tas ir, kur ir tehniskā zinātnes, kur humanitārās, kur kas ir, kurā brīdī, un kas cilvēkam ir tas viņa, un tikai tā tu viņam var līdzēt momentā, jo viņš pie tevis atnāca uz ierobežotu laiku brīdi. Tas nav, viņš atnāca, es visu dienu parunāšu ar jums par sevi vismīļāko. Viņš ir atnācis, un tev pašam ir jāsamobilizējas, un tev pašam ir ļoti daudz jāzina, ļoti daudz jāseko līdzā, un tāpat tās mūsdienu tehnoloģijām, un nevar rauga degunu, kā mākslīgais intelekts, tas ir sūds. Tas nav nekāds sūds, tas ir konkrēts liels varens spēks, ar kur arī astrologam ir jārēķinās un jāsaprot, un atkal cilvēks, kuriem var ieteikt to darīt, vai tieši otrādi sacīt, ka nē, būsim, speciāli nemoderni, un tas ir tas, kas tev aizvedīs pie panākumiem, ja, tā. Tāpēc astrologam ir jābūt, visu laiku ir jāsako līdzā tam, kas notiek pasaulē, acīgam, jābūt redzīgam, vērotājam, jābūt, kaut kā tā, personībai arī, jā, nevar būt vienkārši persona, ir vajadzīga personība. Tad tu vari dragāt, un tāpat tās tavā jomā ir jābūt personībai, jo, ja tu būsi persona, tad persona neviens neklausās. Tad, tev jau nav savs viedoklis jāuzspiež, kā cilvēkam ir jāsajūt, ka viņam gribās to, ka viņam gribas notīrīt nost tos sāņus no tā kuģa vraka un pacelties augšā, lai uzceļ mani un ieliek Vasa muzejā. Un tur es esmu spīdu, nopulēts, viss nāk uz mani skatās, maksā lielu naudiņu. Jā, tikai tie, kas grib tur stāvs, ka muzejā skatītos, tas ir ceļš, un tas ir darbs, un tas ir pietiekoši intensīvi. Protams, ir kaut kādas lietas, ko var darīt pats, ir kaut kādas lietas, kur ir ļoti labi, ja kāds speciālists atbalsta. Tāpēc, ka, zin, kā par to skabārgu svešu acīm baļķi savējā, tas ir tas, ka mēs tās savus baļķus neredzam, mēs tos savus tarkānus neredzam, tos savus putnus neredzam, jā. Un mums tā, ka mēs tajā savā realitātē sēžam, tā liekas, bet tā taču arī ir. Tā taču ir, ka nauda kokos neaug. Es taču redzu, tu neaug taču nauda kokos. Aug, Pāvilos tā. Tur dolāri ir lapu vietā, kā neaug. Ir vieta, kur aug. Tad es tur bijusi, neesmu bijusi. Vienkārši tagad saplaukuši labs aiziet paskaties. Patiesībā, ko nauda kokos aug pilnīgi visos augļudārzos. Tas ir vienkārši tas, ka tā, kā nauda, kā enerģijas apmaiņas līdzeklis, tā jebkurš ābols ir nauda. Vajag tikai kādam pārdot, un tā būs nauda. Ja? Arī lapas ir nauda, jau slotiņās sasien, un viss ir nauda. Ja? Jā, tad nauda aug visur, gan zem zemes, gan virs zemes, gan viss kaut kur. Ja? Un, ja tu sēties savā ticējumā, un tu nespēji pat ieraudzīt, bet tur arī ir nauda. Ja? Arī tā ir nauda. Un tu pat viņu nemāki pacelt, tāpēc, ka tev arī ir, pieklājīgs smēties, tā nedara. Nē, kā tad es tā iešu un teikšu, ka es tev varu kaut ko piedāvāt. Tas taču izklausīsies, ka es pati sevi pārdodu. Nē, man vajag, lai klients pie manis atnāk. Nē, es nevaru iet, es sēdēšu un gaidīšu. Par šo tēmu mēs daudz runāsim. Man ir tādi uzvedinošies, te arī visādi provocēja pati sevi un arī savus lentes lasītājs. Tā kā mēs par šo runāsim daudz, par naudu vispār mēs daudz runāsim. Un par to, ka mūsdienu sieviete ir absolūti normāli, dzīvot vienai, pelnīt daudz naudas, labi justies, labi dzīvoties pa dzīvi un absolūti netiekties pēc kaut kādām atkal ticējumiem, vispār pieņēmumiem, vispār izdomājumiem, kā par naudu, un par sievieti, un par naudu, un par talantiem sievietes atklāt naudu, to mēs ļoti, ļoti daudz runāsim, to mēs esam nolēmuši. Tas ir tāds arī mūsu pašu pēdējo dienu tēma, ko mēs cilājam. Runājamies par savu naudu un daudz, un mums ļoti labi sanāk. Mums ļoti labi sanāk. Jā. Tā. Runāties rodās visādas idejas, ko vēl vajadzētu darīt, un
Mhm. Tik sestdienā pirms došanās izklaidēs. Fiks, labi, sēžamies ierakstam. Labi, es piedāvāju, ka mēs sākām tā teikt. Orientēties Atvadīties. uz beigām, Jā, atvadīties, jā. es arī uz šīs jaukās nots, tā mēs jau arī, es nenofiksēju, cik mēs esam runājuši, bet manuprāt, stundiņa jau būs, tā kā varam tiešām draudzīgi atvadīties līdz nākošajai reizei, un mēs jums apsolam, ka ilgi jums nebūs jāgaida. Jo mums ir ko teikt, un mums patīk dalīties. Labi, visu labu, atā, atā. Tā, līdz nākošajai reizei.